Ir lietas, kas nemainās. Attiecības, draudzība, mīlestība. Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka ļoti daudz lietas ir, kas ir mainījušās, būtiski mainījušās pēdējo gadu laikā. Tāpat kā varbūt daudzus gadus atpakaļ, arī šodien uzņēmumi cīnās par kapitālu, par pieejamo kapitālu. Bet šodien ir mainījusies šī kapitāla būtība, saturs. Un šodien uzņēmumi cīnās ne tik daudz par dabas resursiem, naudas kapitālu, bet viņi cīnās par klientu. Un šodien klients ir kļuvis par galveno uzņēmumu kapitālu. Pēc formas, kā mēs darbojamies ar šo kapitālu, uzņēmumi diezgan būtiski atšķirās. Viens savus pakalpojumus sniedz kā, mēs varētu teikt, kā komunālo pakalpojumu, citi uzņēmumi savukārt meklē draudzību, varbūt mīlestību ar klientu. Un kā šīs divas lietas varbūt pat sabalansēt, vai ir iespējami arī citi ceļi, par to es pastāstīšu savā prezentācijā.